Daļums viļ un skaistums paiet, sieva, kas to kungu bīstas, ir jāteic un jādaudzina. Salamana pamācības 31. nodaļa, 30. pants. Māte ir savas ģimenes karaliene. Mammu, tu esi karaliene savā ģimenē. Kāpēc? Karaļa darbs uz troņa nav augstāks par to, kas jādara mātei. Bērni ir mātes pavalstnieki. Mātei gudri jāpārvalda sava ģimene. Viņas iespaidam ģimenē jābūt visaugstākajam, viņas vārdam likumam. Bērniem uz māti jāmācās raudzīties ne kā uz verdzeni, kurai tiem jākalpo, bet kā uz karalieni, kurai viņi jāvada, mācotiem rindu pēc rindas un priekšrakstu pēc priekšraksta. Šodien būsim sievas, kas to kungu bīstās. Salamana pamācības 31. nodaļa, 30. pants. Kas to kungu bīstas, tam pieder drošs cietoksnis, un arī viņa bērni būs tur pasargāti. Salamana pamācības 14. nodaļa, 26. pants. Ja mēs bīstamies Dievu, tas pasargā ne tikai mūsu pašas, bet arī mūsu bērnus. Lūdz, lai Kungs tev šodien atklāja vēl vairāk to, ko tas nozīmē ikdienā – bīties viņu. Māmiņa Zana stāsta par 13. pērli. Vai jūsuprāt tie nav cēli vārdi, bet kā mums, mamām, līdz šādam augstam statusam nonākt? Aiz šiem vārdiem slēpjas mammas pašaizliedzīgais, vienveidīgais un grūtais, tomēr arī skaistais, pacelājošais un gandarījumu pilnais darbs. Karaliene ir tā, kas pārvalda valstību, ģimeni. Viņai ir jānodrošina gan pavalstnieku, bērnu labklājība, gan jāpanāk, lai tiktu ievēroti izveidotie ģimenes noteikumi un izpildīti uzticētie pienākumi. Vai to ir viegli izdarīt? Vai mēs, mammas, savās ģimenēs arī tad, ja izmisums, neziņa un bērnu nepaklausība kā liela problēma lavīna gāžas pāri, vienmēr jūtamies kā karalienes? Tāpēc ir svarīgi, ka ģimenē, kuru pārvalda māte karaliene, būtu ievēroti mīlestības dievišķie principi, un gudrība tiktu meklēta dzīvajā Dieva vārdā Bībelē. Tad nesaskaņas tiktu risinātas ar visaugstākā ķēniņa Jēzus Kristus palīdzību, un mums tiktu dāvātas debesu svētības. Es apzinos, cik svarīga savā ģimenē ir mana misija – būt mammai karalienei, lai ar dievbijīgu un pazemīgu garu mani bērni tiktu audzināti mūžībai. Šādos brīžos mani stiprina Dieva vārds, kas reizē ir arī mana lūgšana. Tad augstais gans parādīsies, jūs saņemsiet nevīstošo godības vainagu. 1. Pētera vēstule, 5. nodaļa, 4. pants. Mīļās māmiņas, mēģiniet noticēt, ka jūs arī savās ģimenēs darot ierasto bērnu audzināšanas darbu, varat būt karalienes, un ka mūžībā varēsiet saņemt godības nevīstošo vainagu.